Reģistrējamies Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Visi ir reģistrējušies. Darba kārtībā šodien ir 2 jautājumi. Pirmīs par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu Valentīnai Mališevai ziņo Silvija Kipļuka. Ir priekšlikums atļaut Valentīnai Mališevai savienot Ozolēnas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs un Silmalas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs pienākumu izpildītājs amatu Āgēzgnes novada 742. iecekņa vēlēšanu komisijas locekļa amatu. Es noprotu, ka jautājumu te nav. Vai varam uzstākt balsošanu? Man ir jālaicojums. Jā. Mums ir ļoti daudz pašvaldības darbinieki pīzadalās vēlēšanu īcekņus. Vai nebūtu ētiski, ka uz to laiku pašvaldības darbinieki paņem atvaļinājumu savā pamatdarba vietā? Tātad šobrīd, es domāju, ir runa par to, ka darbs komisijā nekādā gadījumā neietekmē darbu pamatdarba vietā, jo pamat darba laiks tādai komisijai ir vēlēšanu diena, kas nav darba diena. 4 vai 5 dienas, un ja vadētos, tad pat tur ir arī sagatavošanās laiks. Bet jebkurā gadījumā tas nenotiek darba laikā. Tātad arī vairāk... Darba laikā ir reiti, kad pieņem vēlēšanu īceknes un ir vakari. Ne jau visas dienas, ne jau visas komisijas atcer, un tātad ir dežūra režīms, un tas arī notiek. Un es domāju, mums pat būtu jābūt priecīgi, ka mēs tos komisijas nokomplektējam. Ja mēs ieliksim arī tādu parametru, tad es šaubos var rasties problēmas. Un es domāju, kaut kādā mērā, Jolantā taisnā, no ētiskos puses, varbūt, tīsiski tā, saņemam darbu par algu par vienu darbu, par otru darbu, un vēl atvaļinājumu ejam, un papildu atvaļinājumu ejam, un cilvēki pēc tam uz pašvaldības skatās, ka mēs neētiski strādājam. Arī tiem cilvēkiem, kas tā skatās, bija iespēja laicīgi izateikt darbam komisijas dažādos īcekļos. Sludinots bija politiskos partijas kūpīnas lūdzu izmantojot iespēju pīzasakīt poši darbam komisijā. Es negribētu šobrīd runāt, ka mēs izliekam tādu ierobežojumu. Protams, mēs aicinājam ierobežojumu, kā saka, ka nedrīkst. Tātad tas pat nebūs likumam kā tādam, bet ierobežojumu jāpasaka tā, ka darba tabeļā jātaisnoja faktiskīs darba laiks darbiniekam, kas strādāja konkrētā vietā. Un tas, protams, nedrīkst porzaklot, ka es vienā vietā tabeļā skaitās, otrā vienlaicīgi. Tātad te ir gan līka jāievēro. Gan komisijas locekļiem, gan deputātiem visiem likumā ir ierakstīts, ka izteik atbrīvos un tiem citiem pienākumiem tamā brīdī. Kāpēc mēs tā jolī kaut kā mīt atvaļinām obligāti? Tas likums nosaka, likums atļauj to. Es arī domāju, ka pienākumu ir savienojumi. Tik būtu jāizspringst. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu, visi nobalsojuši par. Un noslēdzošies jautājums ļoti liedzīgs par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu Ilzei Valeniecei. Lūdzu, Silvija. Ir priekšlikums atļaut Ilzei Valeniecei savienot Viļānu vidusskolas direktoris amatu Āgēzgnes novada 733. iecekņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amatu. Vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad uzsāksim balsošanu, kad sistēma ļaus. Slēdzu balsošanu. Visi par. Un ar to mēs arī slēdzam Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju.